Labdien visiem! Tad pulkstens ir 3:00 2024. gada 21. jūnijas. Mani sauc Iveta Cīrula, un man ir liels prieks šodien organizēt un arī runāt un piedāvāt kolēģiem no EPALS tīkla un no Vidusdaugavas NVO centra pastāstīt arī par senioru izglītības iespējām. Un tad es dodu vārdu Oksanai arī no EPALE, atklāt nedaudz svinīgi un pateikt dažus vārdus, un tad es došos tālāk ar prezentāciju. Oksana, slēdz vaļā mikrofonu un vārds tev, lūdzu. Jā, labdien, un man ir patiesa prieks šodien būt tiešsaistē kopā ar jums. Vēl jau vairāk, kad nevalstiskais sektors man pašai ļoti tuvs un senioru apmācība arī. Lūk, tāpēc ir ļoti lieliski Ivetas un Vidusdaugavas NVO atbalsta centra ideja pastāstīt par senioru jau līdz šim kaut kādām paveiktām projektu ietvaros, gan arī par tām iespējām, kuras vēl nākotnē ir iespējamas. Jā, kā jau ir Iveta pateica, mani sauc Oksana, un es šodien pārstāvu Izglītības un zinātnes ministrijas EPALE Nacionālo atbalsta dienestu, kurš koordinē pieaugušo izglītības platformu, informāciju, un mēs ļoti, ļoti mēģinam stāstīt par izglītības iespējām tieši pieaugušajiem, tā izskaitā senioriem. Pati es vadu mediju pratības darbnīcas senioriem visā Latvijā, un tāpēc man ir patiesa prieks un gandarījums šodien būt kopā ar jums. Lai mums visiem veiksmīga diena. Paldies, Oksana, sirsnīgs. Un nedaudz tad es pateikšu par tādu darba kārtību. Pirmās nepilnas 10 minūtes es pastāstīšu par 3 projektu rezultātiem, kas ir Erasmus Plus finansētie projekti ar Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalstu. Tad es došu vārdu kolēģei Agitai Plēko no Vidusdaugavas NVO centra, lai pastāstītu tiešām par aktuālu tēmu, kā Latvijā mēs mēģinām veidot un sadarboties tieši senioru izglītības jomā, un pēc tam būs Oksanas no EPALES Nacionālā kontaktpunkta prezentācija īsi par to, kas ir EPALE, jo vispār tas būs tiešām lielisks resurs, ja mēs uzzināsim un sapratīsim, ko mēs tur varam iegūt. Un tad noslēgumā būs neliela tāda atraktīva 3 balviņu izloze, un tad mēs arī slēgsim tieši 4:00 savu semināru. Mēs ierakstām un piedaloties arī šajās mācībās, šajā webinārā, dalībnieki ir piekrituši, ka ieraksts tiek veikts. Ja? Sirsnīgi paldies jums, un tad es arī dalīšos ar ekrānu, atvēršu prezentāciju. Jā, un tā, tur ir vienmēr šī dalīšanās ar ekrānu ir, lai gan mēs jau ļoti daudz aktīvi esam un dzīvojam Zoom vidē, bet tomēr tā dalīšanās ir citreiz sanāk, nedaudz sanāk, ka ir jāpadomā joprojām, kā to darīt. Tātad vēlreiz laipni aicināti, un liels prieks ir, ka mēs tiešām veicam šo sadarbību nevalstiskajā sektorā. Mani sauc Iveta Cīrula, esmu dibinājusi biedrību ProjectNet 2013. gadā, bet esmu arī ļoti gandarīta par iespēju sadarboties ar EPALE nacionālo tīklu, un esmu EPALE vēstnieks un koordinators Vidzemes reģionā, kā arī 2019. gadā aizsāku ideju par senioru izglītību, kas ir balstīta Portugāles senioru universitātes modelī. Bet šodien es vēlētos nedaudz ieskicēt, ļoti īsi ieskicēt par tādiem 3 projektiem, kuri ir noslēgušies vai būtībā tuliņa jūnija beigās noslēdzas. Un šie 3 projekti ir finansēti no Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus ar Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalstu. Un projekti ir 3 sievietes stāstos, Women and Stories, apvienotās paudzes, United Generations un senioru radio. Un es sākšu ar pirmo tādu nelielu ievadu par to, ka arī var būt neliela apmēra projekti, kuros mēs paveicam labas lietas. Es ceru, paveicam un atnesam uz Latviju jaunus vēsmus. Un viens no tādiem projektiem ir senioru radio. Šis ir mobilitātes tipa projekts, kurš ļāva, ja deva iespēju 7 pieaugušo izglītotājiem, tā skaitā arī 2 jauniešiem, paviesoties mācību mobilitātē Spānijā, A Coruņas universitātē.
Un mēs bijām un mācījāmies, kā seniori Spānijā, Spānijas senioru universitātes filiālē organizē darbu ar mediju pratību, ar digitālajām prasmēm, šo visu darot reālā radio studijā. Bija ļoti interesanti, un tā mūsu ideja ir šīs zināšanas arī pēc tam Latvijā ieviest un mēģināt gan senioru izglītībā ienest šīs vēsmas par saturu, par digitālā satura veidošanu, par savu ideju virzīšanu un iespējams arī par radio laiku kādā no lielajām Latvijas radiostacijām, kas ir valsts radiostacijas, iegūstot iespēju vismaz līdz 2 stundām nedēļā raidīt aktuālās ziņas par izglītību, par veselību, par pilsonisko aktivitāti tieši mērķa grupai seniori. Skatīsimies, kā mums tas izdosies. Mērķis bija tikai un vienīgi mācīties un redzēt, kā tas notiek Spānijā, un tad virsmērķis būtībā šīs zināšanas pēc tam tālāk atnest uz Latviju un mēģināt arī šeit veikt sociālo inovāciju, kaut ko jaunu mērķa grupas gados vecākie iedzīvotāji labā. Šeit var redzēt bildīti, kur mēs esam tādā vēl vienā radiostacijā ar nosaukumu Kvak FM, kuru ir ieņēmuši burtiskā ziņā seniori no Senioru universitātes Akarunas pilsētā, un viņi vareni šeit darbojās, un visiem patīk un visi klausās. Vēl viens projekts, kuru mēs noslēdzam 30. jūnijā, ir projekts apvienotās paaudzes, un vadošais partners ir no Vācijas, un šis projekts ir par starpaudžu un mūža izglītības iespējām, lai stiprinātu tieši digitālās un angļu valodas prasmes, iesaistot arī jauniešus kā mentorus, jeb atbalsta personas. Šī prezentācija, jeb šis ieraksts būs pieejams, un es ceru, mēs arī radīsim iespēju Apple mājaslapā pievienot mūsu prezentācijas. Līdz ar to šīs saitītes arī būs aktīvas, uz šīm saistītēm uzspiežot. Mans aicinājums ir apmeklēt mācību platformu unitedgens.4. Jūs redzat learning.eu, un tur latviešu valodā ir iespējams mācīties vienkāršotā veidā, prezentāciju formātā ar nelieliem pārbaudījumiem, digitālās prasmes un arī angļu valodu. Un vēl viens, šeit ir arī šī mācību platforma, var redzēt, ka tiešām ir latviešu valodā mācību platforma izveidota. Un vēl viens projekts, kur varbūt nedaudz vēlāk, nedaudz dziļāk vēlētos ieskicēt, ir projekts Sievietes stāstos. Šis ir 15 mēnešu ilgs projekts, mēs arī noslēdzam 30. jūnijā šogad, un galvenā doma bija darboties 2 mērķu grupu labā, sievietes vecumā 55+, un arī pieaugušo izglītotāji, lai stiprinātu un stāstītu par stāstniecību un digitālo stāstniecību, kā arī radošumu un pilsonisko iesaisti, un ir izveidoti mācību materiāli latviešu, grieķu un angļu valodās. Kāpēc grieķu? Jo 2 partneri ir no Kipras, kuri ir ļoti labi tieši šādu mācību platformu izstrādē, un mēs arī šeit ievērojām ļoti vienkārši un saprotamu formātu. Mūsdienās ir populārs jēdziens mikromācīšanās, angļu valodā ir vārds microlearning. Tas nozīmē, ka mēs fokusējam savu uzmanību līdz 15 minūtēm uz kādu mācību tēmu, jeb mācību materiālu, un tad mēs darām šo pārbaudījumu, jeb uzdevumu, kas tiek uzdots, un tādā veidā mēs ar šīm mikromācību epizodēm stiprinām un veidojam arī jaunas zināšanas, jebkurā vecuma posmā. Mēs ievērojam šo principu. Šis princips jau darbojās pat augstskolās visur pasaulē, un līdz ar to mūsdienās ir ļoti svarīgi, ka mācību materiāli tiek veidoti īsi, konkrēti, un mēs iemācāmies ļoti mazā laika sprīdī, 15 minūtēs, vienu jaunu lietu. Piemēram, kas ir stāstniecība, vai kas ir digitālā stāstniecība, vai kas ir noskaņojuma dēlis, angļu valodā to sauc par moodboard, kuru mēs varam veidot, kaut ko paši savām rokām, izgriežot kāds bildīts, kas mums tajā brīdī uzrunā, vai veidojot kādas sauso augu kompozīcijas.
bet mēs to varam darīt arī digitāli. Šie ir tie galvenie projektu rezultāti, kurus es gribētu šodien pastāstīt, un arī senioru izglītības karte, bet šeit kolēģi un arī godāties webināru dalībnieki mums arī Agita Pleiko pastāstīs kā nākamā prezentētāja par ļoti, ļoti vērtīgu resursu, kas ir tapis Latvijas kontekstā, kur ir jau kartēta senioru izglītība. Šajā projektā sievietes stāstos mēs vairāk fokusējamies uz iespējām kopumā Latvijā, Kiprā un arī dažās Eiropas Savienības valstīs. Taču Latvijā arī šāda platforma ir pieejama, un mēs arī to parādīsim šodien seminārā pēc Agitas Pleiko prezentācijas. Tas ir arī īsumā viss, ko es vēlētos teikt. Sirsnīgs paldies! Es beigšu dalīties ar ekrānu, un es arī atļaušos arī apklusināt tos mikrofonus, kas mums ir vaļā, un lūdzu, netaisam vaļā mikrofons, kamēr mums ir prezentētāji, kuri runā, un tad es dodu vārdu savai kolēģei un sadarbības partnerim no Vidusdaugavas NVO centra Agitai Pleiko, lai pastāstītu par tiešām ļoti, ļoti varanu projektu Latvijas kontekstā. Agita, vārds ir tev, lūdzu, var dalīties ar ekrānu. Jā, labdien vēlreiz visiem. Ja Iveta vairāk pastāstīja par to, kas notiek starptautiski, tad es varētu teikt, ka gribētu sazemēties ar to, kas notiek Latvijā, bet nav gluži tā, ka visas mūsu projekta aktivitātes arī notiek tikai Latvijā. Un arī projekta saknes īstenībā aug ne īsti no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Un, ja man mazliet aizķersies faktos, faktoloģiski, jeb arī vajadzēs kādus precizējumus, tad es redzu, ka mūsu projekta arī otra vadošā eksperta, Tatjana Zamatova, ir pievienojusies. Un šī būs arī pamatā Tatjanas prezentācija, un tad laipni lūgta Taņa arī piepalīdzēt un komentēt, ja būs kādi jautājumi. Es tūlīt dalīšos ar ekrānu un skatīsimies, kas tad mums tas ir par projektu. Var redzēt, ja? Jā, var redzēt, viss ir kārtībā. Jā. Var uzlikt arī pilnu ekrānu, tā kā uz pilnu ekrānu, ja ir iespējams. Ja? Jā, tur tieši. Tūliņ būs. Okay. Jā, vienu mirklīti vēl nav. Mēs pagaidīsim, varbūt vēlreiz, Agita, var uzspiest. Manā pusē jau ir. Jā, labi, bet uzejam droši var runāt, un es domāju, ka tādā formātā arī, lai paliek, mēs redzam gan joprojām slaidus, nevis slaidrādē, bet vienu pēc otru. Bet pārslēdzas, ja slaidi. Paskatīsimies, aizēju uz nākamo slaidiņu. Nepārslēdzās. Vajadzētu tad beigt dalīties ar ekrānu un pamēģināt vēlreiz. Tā, tūlīt. Un vēlreiz uzsitam F5. Pamēģinam. Nekas nemainās, ja? Kas nemainās, bet mēs šeit darīsim sekojoši, jo tā ir tieši tā pati prezentācija, kas arī man ir pieejama. Es būšu tas, kas mainīs slaidus, varbūt tā būs labāk. Tu vari nedaudz varbūt pastāstīt jau fona informāciju, es tuliņ atvēršu prezentāciju savā pusītē. Var beigt dalīties ar ekrānu. Ja, un tad es dodu ziņu, jau varēs pat redzēt uz ekrāna, ka es to esmu veikusi. Varbūt, kamēr es to daru, var nedaudz jau ieskicēt un pastāstīt par projektu. Projektam varbūt pamanījāt, bija diezgan garš nosaukums, bet projekta būtība ir par tā saucamajām trešās paaudzes universitātēm, par trešās paaudzes universitāšu tīkla veidošanu un attīstīšanu Latvijā. Kas tad ir tā trešā paudze? Tie esam mēs, kas šodien šeit ir satikušies, kurš drusciņ jaunāks, kurš drusciņ briedušāks savos gados, jā, bet tad trešā paudze tie ir seniori, jeb arī jebkurš, kas sevi uzskata par senioru. Jo tāds jēdziens kā seniors Latvijā, diemžēl, mums nav noteikts.
Un projekta nosaukums diezgan garš. Finansējums nāk no atveseļošanās un noturības fonda mehānisma. Un projekts iesākās pagājušajā gadā un noslēgsies 2025. gada 30. septembrī. Projektā ir apvienojušies 5 partneri pamatā, un nu pat pievienojies arī 6. partneris, kas visas ir nevalstiskās organizācijas. Tātad redzat projekta nosaukumu, jā, slaidi arī pārslēdzās. Projekta nosaukums 3. paudzes universitāšu tīkla izveida Latvijā sabiedrības vecākās paudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs. Un apakšā arī redzat visus projekta partnerus, kas ir Ikšķilas senioru skola, Latvijas senioru kopiena apvienība, biedrība Baltā māja Līvānos un arī Kuldīgas senioru skola. Un šobrīd mums ir pievienojusies arī Ķeipenes senioru skola, kur pavisam nesen dibināta jauna biedrība. Ejam tālāk. Kā tad izveidojās šī situācija Latvijā? Kāpēc mēs šobrīd runājam par 3. paudzes universitātēm? Ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā notiek sabiedrības novecošanās. Tas ir slikti, ne, tas ir labi. Tas nozīmē, ka mēs dzīvojam ilgāk. Un pienācis laiks skatīties, lai šī dzīve ilgāk ir ne tikai ilgāka, bet lai šī dzīve ilgāk ir arī saturīga, skaista un izbaudāma. Bet šim sabiedrības novecošanās procesam ir arī negatīvas sekas, un 3. paudzes universitāšu izveide ir atbilde, ko mēs kā sabiedrība varam darīt, lai šīs negatīvās sekas mazinātu. Ejam tālāk. Tad ieskatam, ieliku arī slaidu, kurā jūs redzat, kāda tad ir Latvijas iedzīvotāju struktūra pēc vecuma, un pievērsiet uzmanību tieši tai sarkanajai daļai, ja, ka viņi pamazām, bet tā noteikti pieaug, un arī uz priekšu, diemžēl, ir gaidāms, ka tā paliks tikai un vienīgi lielāka. Kādas tad ir tās sabiedrības novecošanās sekas? 2 stabiņos, es visu nepārlasīšu, bet kreisajā pusē jūs redzat, kādas ir šīs sekas senioriem, kā vientulība, eidžisms, jeb tātad diskriminācija attiecībā uz gados veciem cilvēkiem, arī feminizācija, nepietiekams datorprasmes un prasmes aizstāvēt savas intereses, bet šīs novecošanās sekas ir negatīvas arī visai sabiedrībai. Un te jūs varat arī pārlasīt, kādas tad ir tās sabiedrībai sliktās sabiedrības novecošanās sekas. Ejam tālāk. Nu, un tad, protams, ka visu nerisinās šīs 3. paudzes universitātes, bet tās var būt un arī ir, kā mēs redzēsim citās valstīs, viena no atslēgām, kā mazināt šīs sliktās sabiedrības novecošanās sekas. Pirmie, kas pamanīja, ka augstskolu auditorijās kļūst arvien mazāk studentu, tieši gados jauno tie, kas nāk pēc skolām mācīties, bija franči. Un tas notika 1973. gadā, kad Tulūzas Universitātē sociālo zinātņu fakultātē profesors Pjērs Vella apjauta, ka ja jau trūkst jaunie, tad mēs augstskolu solos varam varbūt sēdināt arī gados vecākus studentus, kuriem atkal jau ir atbrīvojies laiks, jo viņi ir aizgājuši pensijā, un iespējams, ka šīs senioru universitātes, jeb 3. paudzes universitātes varētu aizstāt gados jaunos studentus. Ja Francijā tas bija 1973. gads, tad šajā slaidā jūs varat aplūkot, kā tālāk šīs senioru universitātes izplatījās visā Eiropā. Un pašā apakšā redzat arī mūsu kaimiņus, kas ir Lietuva, kuri pārņēma šo pieredzi no Polijas. Nepagāja ne 20 gadi. Pasaulē U3A, jeb tātad 3. paudzes universitātes, kas ir University of the Third Age, 3. paudzes universitātes, viņām ir 2 modeļi.
Viens ir franču modelis, kas nāk, kā es stāstīju, no Francijas, un pārsvarā tas darbojas pie valstu universitātēm. Un otrs ir angļu modelis, kur vairāk ir kopienas iesaistītas, un tas ir klubu veida senioru apvienības. Un atšķirās arī tas, ka franču modelis ir tāds, nu, tā kā valsts iestādēm tuvāks, ja, un redzat arī, kā gerontoloģijas pētījums bieži vien veids, un arī redzat lejā, kurās valstīs tas ir izplatīts, tā skaitā arī Polijā mūsu kaimiņos. Un tad angļu modelis ir tāds tā kā brīvāks, kur vairāk seniorus māca arī paši seniori, brīvprātīgie, neprasot par to samaksu, un arī redzat, kurās valstīs tas ir vairāk izplatīts. Ejam tālāk. Kas tad ir šīs trešās paaudzes universitātes? Ar kādu mērķi viņas darbojas? Tad 3 galvenie mērķi – attīstīt un uzturēt kognitīvās funkcijas, jeb smadzeņu darbību, kas ir ļoti nozīmīgi tieši senioru vecumā, veicināt fizisko un emocionālo veselību, un, protams, ļoti svarīgi ir saglabāt sociālo miedarbību tajā periodā, kad bieži vien seniori savā dzīvē sāk justies vientuļi, kādam otram aizejot. Arī šī vientulības epidēmija, tā jau tagad runā Eiropā, un pret to var iet ar trešās paaudzes universitātēm, kuras veicina sociālo miedarbību. Ejam tālāk. Un kāds tad ir trešās paaudzes universitāšu saturs? Tad tās ir lekcijas, kas ir izglītojošas lekcijas, bieži vien notiek pie universitātēm, bet, kā mēs noskaidrojam, var notikt arī jebkurās citās telpās kopienās, piemēram, bibliotekās, kultūras namos, nevalstisko sektoru organizāciju telpās. Tie ir rokdarbi un radošās aktivitātes, un tās ir arī fiziskās aktivitātes, kādas no kurā kopienā ir pieejamas. Te slaidā varat aplūkot, kādi ir tie startautiskie dokumenti, kas nosaka, kā valstīm ir jādomā, ko darīs ar to, ar šo prognozi, ka sabiedrība ļoti strauji novecos un senioru skaits pieaugs. Un pati pēdējā, jeb apakšējā, kā jūs redzat, ir Pasaules veselības organizācija, tad ir noteikusi veselīgās novecošanās 10 gadi, un tā šobrīd ir spēkā līdz pat 2030. gadam. Nu, tad īsi tajās valstīs, kurās mēs arī projektu ietveros ielūkojamies un ielūkojamies klātienē, tad Lietuvas pieredze, dibināta pirmā universitāte 95. gadā, redzat arī, kādi ir franču modeļi, tad ne visās universitātēs ir tikai šis franču modelis, bet angļu modelis vairāk darbojas nevalstiskajā sektorā, ir 50%, bet var būt arī jauktais modelis, kad kombinējās abi divi, tad nevalstiskās organizācijas sadarbojas ar pašvaldībām un pašvaldības iestādēs notur trešās paaudzes universitāšu nodarbības. Nākamais slaids, lādēsies gan jau lēni, nē. Šeit ieliku dažādas fotogrāfijas no mūsu projekta pieredzes brauciena Lietuvā, un gribēju varbūt, gan raibi, bet pievērsiet uzmanību kreisajā slaidā apakšā, kur pie universitātes notiekošajā trešās paaudzes universitātē, tad ieeja ir skenējot QR kodu, un, manuprāt, tas tā diezgan mūsdienīgi, jo neviens no senioriem arī nebrīnījās, ka viņiem ir tāds pienākums šo kodu uzrādīt. Ja? Nevis parastās parakstu lapas, bet tieši ieeja lekcijā ir caur šo QR kodu. Nu, un varat redzēt arī tādas reprezentatīvas bildes. Ejam tālāk. Tālāk Polijas pieredze, kas ir spilgtākais piemērs Baltijas jūras reģionā, jo jau gana sen darbojas. Un arī šeit redzat, kādas ir attiecības starp franču modeli, kas ir vairāk pie augstskolām, un angļu modeli, kas ir 44%. Nu, pārsvarā sievietes tad. Un te ir arī pāris kadri no Polijas pieredzes,
kur mēs bijām Vroclavā un Krakovā, un vidū ir bilde pie Vroclavas universitātes, kur fonā jūs redzat ir jauni cilvēki, bet ieejot iekšā, tad ir vesels tāds spārns atdalīts tieši arī trešās paudzes universitātēm. Un atkal jau kreisajā pusē, tātad sieviete ar tādu beižiku kaklā, ja, jeb atpazīstamības zīmi, tā ir brīvprātīgā seniori, kura mums vadīja ekskursija pa vecpilsētu. Nu, un tad nebija man ziņu par Portugāli, bet te redzat arī pieredzes apmaiņas fotogrāfijas no Portugāles. Šī gada aprīlī bijām, un arī gana daudz tādas ļoti interesantas pieredzes, kā redzat, tur ir ukuleles un ģitārspēles, un arī dziedāšana un dejošana. Un arī mūsu stācijā varat redzēt, un kā pēc šī pieredzes apmaiņas brauciena teica, visur jau seniori ir vienādi. Viņi grib apsveikt savējos dzimšanas dienā, kur vidū redzat kūka, jā. Viņi grib satikties, lai kopā pavadītu laiku, jo viens otrs no šiem kungiem, kur jūs redzat, kuri tad ir dejotāji, jā, tur nebija nenostiepti purngali, ne tādas precīzas, jā, roku plaukstu novietošanas uz gurniem, kā tas varbūt būtu Latvijā, ja dejot jauniešu deju kolektīvi, bet galvenais bija kopā pavadīts ļoti labs laiks, un arī mūs izdancināja, un tādā veidā guvām ieskatu, kā tad Portugālē risinās šīs trešās paudzes universitātes. Gribu gan teikt, varbūt Iveta Cīrula jau ir stāstījusi, ka šeit ir ļoti spēcīgs universitāšu tīkls izveidots, Rutišs, un mums interesēja tieši, kā šis tīkls tika uzsākts veidot, kā vēsturiski attīstījās, un pieredze bija gana vērtīga. Ejam tālāk. Jā, tad ir arī dziedāšana un dancošana bez skaņas, bet tā. Tātad, kas tad notiek Latvijā ar šīm trešās paudzes universitātēm? Nav tā, ka šobrīd tāds termins trešās paudzes universitātes būtu ļoti atpazīstams, zināms, un visi zinātu, par ko tad tas ir. Vairāk Latvijā ir izplatīts tā saucamās senioru skolas, un arī mūsu projekta partneri, tad ir Ikšķiles senioru skola, Kuldīgas senioru skola, un ir arī Ķeipenes senioru skola, un arī citās vietās Latvijā. Tāpat ir pazīstamas senioru universitātes, kas ir Rutiša tīkla dalībnieki, un ar Ivetas Cīrulas gādību šobrīd darbojas Latvijā. Bet mūsu mērķis ir izveidot šo tieši kā trešās paaudzes universitāšu tīklu Latvijā, un gribam teikt, ka vēlamies apvienot dažādas organizācijas, kas darbojas senioru mūža izglītības tēmā. Tā kā nebrīnieties, ja sastopat arī šādus dažādus nosaukumus. Un kāpēc tad senioriem ir jāmācās? Skatieties kreisajā pusē, ja ir tas, kāpēc seniori saka, kāpēc es apmeklēju šīs senioru skolas, senioru universitātes, senioru akadēmijas arī vietām dzird. Tad es esmu cilvēkos, ja, tas ir par to, ka es neesmu viens, man ir dombiedri, man ir patīkami ar viņiem sarunāties, satikties, man ir jauni kontakti, jaunu kontaktu loks, jauns saskarsmes loks, ja. Es iegūstu interesantus faktus, es iegūstu interesantas jaunas zināšanas, un es varu piedalīties ekskursijās, sporta nodarbībās, kur varbūt es sevi nepiespiestu paņemt tās nūjas rokās, ja aiziet uz peldbaseinu, bet ja mani kāds gaida, tad noteikti es zinu, ka man ir pienākums šo cilvēku nepievilt un iet kopā ar viņu. Un tad nobeidzot, protams, Henrija Forda slavenais teiciens, ka vecs var būt arī 20 gados, un nenovecot tas, kurš savas dzīves laikā turpina mācīties, jo dzīvē pats galvenais ir saglabāt smadzeņu jaunību. Ja jūs mans stāsts ir ieinteresējis, tad jūs varat sazināties ar mums vai vairāk palasīt mūsu biedrības mājaslapā www.vidusdaugavas.nvo.lv vai zvanīt man projektu vadītājai vai Ivetai Cīrulei, kur arī darbojas mūsu projektā. Paldies!
Agita, paldies, un varbūt tu vari arī pateikt, kāds ir šī projekta sauklis Latvijā, jo sauklis ir tiešām varens. Vai tu vari padalīties? Projekta ietveros mums ir kampaņa izveidota, un kampaņa bija arī fotogrāfijas. Tikko noslēdzās pirmā kārta, bet jūs varat pagūt iestartēt otrajā kārtā, kura būs rudenī. Un kampaņas sauklis ir Pievieno gadiem dzīvi. Jo ir teiciens, ka es jau sākumā teicu, ka dzīve ir palikusi garāka, ja? Bet lai tā nav vienkārši garāka dzīve, bet lai tā ir krāsaina, lai ir šī interesantā dzīve tiek pievienota mūsu gadiem, ko Dievs mums ir atvēlējis šai pasaulē. Jā, sirsnīgs paldies. Es arī ielikšu šeit, Oksana, pirms tavas runas, tuliņ būs arī tev dot iespēju. Es ielikšu šeit mūsu sarunu telpā. Es zinu, ka lielākoties šodien pievienojušies tiem, kuriem interesē pašiem mācīties, bet es ieliku sarunu telpā saitīti uz Vidusdaugavas NVO centra mājaslapiņu, un šeit es beigšu tātad. Es vēl varbūt drusciņi gribēju pateikt, ka ja jūs esat tāda senioru kopa, 2, 3 aktīvisti, un jums arī interesē izveidot šo senioru skolu, arī droši varat vērsties, jo visi mūsu projekta partneri ir spējīgi sniegt konsultācijas, kādā veidā šīs nevalstiskās organizācijas senioru skolas izveidot. Jā. Un būsim tikai priecīgi, ja jums arī nav šāda biedrība, ja, bet jūs vēlētos tādu izveidot vai pievienoties kādai no esošajām, arī droši sazinieties, zvaniet, rakstiet. Paldies. Un šeit mēs varētu arī pateikt, ka šeit ir arī projekta mājaslapā atrodama noderīga informācija, un mums ir arī pieejama tā saucamā senioru resursu karte. Es pieļauju, ka tas ir sākumā, jā, paskatīsimies. Sākumā un mazliet uz leju, jā. Mazliet uz leju, es arī parādīšu. Biedrībā ir ļoti daudz aktivitātes. Šeit ir resursu karte, jā, un šeit ir resursu karte senioriem, un tiešām es šo arī saitīti nokopēšu šeit, un arī tie, kas skatīsies ierakstā, tie varēs, protams, arī pēc tam apmeklēt un paskatīties, atrast šo te resursu. Mēs redzam, cik daudz ir būtībā tomēr nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, dienas centri, kuri piedāvā arī izglītības iespējas gados vecākiem iedzīvotājiem, tā kā vajag tās iespējas tikai meklēt un atrast. Oksana, dod vārdu tev, mēs turamies ļoti labi mums paredzētajā laikā, tā kā vārds tev, un es jau gatavošos tai loterijai, ja? Jā, un tad jā, viss lieliski mēs redzam, paldies tev, vārds tev, lūdzu. Jā, man prieks, ka jūs redzat pilnekrānā. Un tad, kādā sakarā tad šeit mums ir EPALE, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotais Nacionālā atbalsta dienests. Un kas arī interesants, arī mūsu projekts ir Erasmus Plus projekts, bet ņemot vērā mūsu galvenās funkcijas un kāpēc mēs esam vispār Latvijā izveidot Izglītības zinātnes ministrijā, tad mēs esam Eiropas tīkls, kur ir 37 nacionālie atbalsta dienesti, un Latvijā mēs Izglītības zinātnes ministrijā eksistējam jau kopš 2016. gada. Ar kādu mērķi ir izveidots šāds tīkls? Tikai un vienīgi ar mērķi apvienot vienotā kopienā pieaugušo izglītības speciālistus, arī pasniedzējus, trenerus, jebkuru katru, kas ir ieinteresēts pieaugušo izglītībā, tā izskaitā arī nevalstisko sektoru un arī, protams, politikas veidotājus. Mūsu uzdevums ir kļūt par vietu, kur tiekas tiešām pieaugušo izglītības profesionāļi, kur mēs apmainamies ar informāciju, kur mēs dalāmies ar saviem projekta rezultātiem, kur mēs atrodam sev partnerus, kur mēs atrodam un iedvesmojamies ar idejām, un kur mēs vienā vietā, kaut gan arī tā ir elektroniska vide, digitāla vide, apvienojam visus Latvijā notiekošos stāstus,
projektu rezultātus, informāciju, vai arī pat tādus lielus dokumentus, kā politikas dokumenti, kurus mums nosaka arī mūsu ministrija. Tātad EPALA Nacionāla atbalsta dienests sastāv no vēstniekiem, ekspertiem un koordinatoriem, un šie cilvēki un šīs tīkls mums palīdz katrā reģionā šo informāciju izplatīt un dalīties ar to, ka katram mūža izglītības īstenotājiem, konkrēti pieaugušo īstenotājiem, gan neformālā, piemēram, kā mēs šodien redzējām lieliskus piemērus, neformālo izglītības programmu īstenotājiem, senioriem, ir iespēja savu informāciju izplatīt ne tikai Latvijas līmenī, bet arī Eiropas līmenī dalīties, jo platforma ir ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā. Tāpēc mēs mēģinam koncentrēt šo te tīklu katrā reģionā. Ņemot vērā to, ka EPALei ir jākļūst par kopienu, kurā mēs visi apmainamies ar informāciju, dalāmies savu ieguldījumu, mēs papildus veicinam tieši mūža izglītības kultūras stiprināšanu Latvijā. Kādā veidā? Mēs organizējam konferences, mēs organizējam darba grupas, sadarbības pasākumus, mēs mēģinam katrai mērķa auditorijai, katrai ieinteresēto grupai atbilstoši viņu mērķiem un vajadzībām veidot šos pasākumus tādā veidā kopā tīklojoties, daloties pieredzē un informācijā par to, kas tad notiek Latvijā. Otra lieta, ko mēs esam arī vēl izdarījuši, lai mūža izglītības kultūra stiprinātos pie mums, mēs esam izveidojuši EPALA akadēmiju. Tad EPALA akadēmija tika uzsākta 2021. gadā, un šeit mums bija mērķis izveidot tieši pieaugušo izglītības profesionāļu kopienu, kur tie, kas māca pieaugušos, savā starpā mācās, apmainās ar informāciju un, protams, uzlabo savu darbu, kvalitāti un arī mācās tādā savā savstarpējā pieredzes apmaiņā. Šajā sakarā mēs arī veidojam hibrīd seminārus, webinārus un meistarklases. Mēs darbojamies ne tikai tiešsaistē, kā mēs šodien, bet arī klātienē, kas arī ir ļoti vērtīgi, jo arī klātienes pasākumiem ir ļoti augsta pievienotā vērtība, kur tiešām mēs varam kaut kādās darba grupās un meistarklasēs mācīties viens no otra. Vēl viena lieta, kādā sakarā vispār eksistē EPALE un kā mēs mēģinam šo te mūža izglītības kultūru stiprināt, ir pati platforma. Ja, tad pašas platformas saturs. Un platformas saturs mums tiek veidots ziņu, emuāru, tāds interesants vārds, mūsdienās izplatītāks ir blogu formātā, tad diskusiju un resursu formātā, kur tiešām mēs aicinam katru pieaugušo izglītotāju, katru pārstāvi no nevalstiskām organizācijām, katru Erasmus Plus projektu īstenotāju, jebkuru iestādi, kura īsteno pieaugušo izglītību, savus izveidotos resursus parādīt, dalīties ar viņiem, lai katrs redz, cik lielisks materiāls top un ir Latvijā pieejams katram no mums. Tāpat mēs atspoguļojam arī notikumus, kas notiek pieaugušo izglītības jomā, un mums ir pašiem savs notikumu kalendārs. Un kādā sakarā vispār šodien mēs esam šeit un kāpēc mēs vēl ļoti mēģinam arī atbalstīt Erasmus Plus projektus Latvijā, tad šis arī, manuprāt, ir viens no svarīgākajiem iespējām un, tā teikt, rīkiem EPALES platformā. Tad šeit mēs mēģinam atbalstīt un sniegt tieši praktisku, tā teikt, palīdzību un atbalstu tiem, kuri vēlas īstenot Erasmus Plus projektus. Mēs piedāvājam praktisku demonstrējumu partneru meklēšanā. Ja, piemēram, jums ir ideja par Erasmus Plus projektu īstenošanu, mēs labprāt palīdzēsim atrast partneri jebkurā Eiropas valstī. Tad mēs palīdzēsim arī Erasmus Plus telpu izveidot, kur jūs varēsiet savā starpā ar citām valstīm apmainīties ar saviem Erasmus Plus materiāliem, informāciju un izveidot tādu, tā kā nevis WhatsApp grupu, bet mūsu platformā grupu, kura jums ļaus vairāk un labāk administrēt šo Erasmus Plus projektu, kā arī Erasmus Plus ar projektu rezultātu izplatīšanu.
kā piemēram šodiendienas pasākums, kur mēs lieliski redzam Ivetas un Anitas sniegtās prezentācijas par to, kādi lieliski projekti tika īstenoti tieši senioru apmācības jomā. Tāpēc mēs apsveicam un arī noteikti vienmēr gaidam šo projekta rezultātus mūsu platformā, jo vēlamies, lai katrs, kas īsteno ne tikai senioru, bet arī pieaugušo izglītību Latvijā, noteikti redz tos lieliskos un izcilos piemērus, kuri mums Latvijā šeit eksistē. Papildus tam mēs īstenojam tādu piedošanu atpakaļ. Aizskrēju tādu ļoti skaistu balvas pasniegšanas ceremoniju, kas veltīta tieši neformālās izglītības īstenotājiem. Un šajā sakarā es noteikti ļoti aicinātu arī nevalstiskās organizācijas iesniegt šos pieteikumus tieši pieaugušo neformālās izglītības balvas saņemšanai. Jo šī balva dibināta ministrijā tieši ar mērķi sniegt atzinību un izteikt atzinību par šo te pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, veicināšanu un kvalitatīvu īstenošanu. Un šīs balvas mērķis ir ceļot no viena īstenotāja pie cita, un katru gaidu mūsu saules laiva ceļo no vienas pilsētas uz otru, no viena īstenotāja pie cita. Jo mēs uzskatām, ka tieši pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanas ietvaros notiek ļoti, ļoti aktīvas un ļoti nemazsvarīgas tieši mācību prasmju un arī zināšanu un kompetenču sniegšana mums katram, kas šeit Latvijā dzīvo. Tāpēc aicinu arī meitenes šogad nekautrēties, un saules laivas izsludināšana notiks šī gada septembrī. Un tad pieteikumus varēs iesniegt līdz 1. novembrim. Un apbalvošanas ceremonija jau tradicionāli, kas šogad būs 9. reizi, notiks decembrī, pirms Ziemassvētkiem, tādās skaistās svētku noskaņās. Tāpēc mēs arī aicinām katru no jums sekot mums, jo mēs dalāmies arī mūsu sociālajos tīklos ar visu, kas notiek šeit pie mums Latvijā. Tāpat arī ar šo te projektu, ko jūs šodien dzirdējāt, noteikti atspūgļosim informāciju un arī gaidam platformā informāciju un projekta rezultātus. Un arī mēs lielākai, plašākai auditorijai mēģināsim atspūgļot visu to, ko jūs darat, jo tas arī rada šo pievienoto vērtību pieaugušo izglītībā un tieši mūža izglītības kultūras stiprināšanā. Tāpēc paldies jums, mani kontakti un noteikti sadarbību un lai arī turpmāk jums. Paldies, Oksana. Paldies, tavs sirsnīgs. Es ceru, ka mani dzird, jā, viss ir, mēs esam šeit. Oksana, tev ir uzdevums sekojoši nosaukt tavus mīļākos skaitļus no 1 līdz 30. Vieninieciņu saukt nedrīkst, jā, bet sauc tagad no būtībā skaitli no 2 līdz 30. Man vajadzētu 3 skaitļus, lai tu nosauc, lūdzu. Tā, es nosaukšu 8. 8. Jā, tad es noteikti nosaukšu savas mammas dzimšanas dienu 21. 21, labi. Jā, un es noteikti nosaukšu sava krustdēla dzimšanas datumu, tas ir 13. 13. Un mēs paskatīsimies 8. dalībnieks, kas ir rindas kārtībā šodien pieslēdzies. Es skaitīšu 1, 2, 3. Vēlreiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. dalībnieks ir Ērodeja Kirillova, bet Ērodeja mums ir zināma. Varbūt paņemam nākamo, jo mēs esam ar Ērodeju kopā Epalē, jā. Tā kā, lai nebūtu mums interešu konflikts, tad mēs ņemam nākamo. Nav pretenzijas. Jā, nākamais mums ir Guntis. Tātad 8. dalībnieks ir Guntis. Pašlaik tikai Guntis klausās. Iesim tālāk. 9, 10, 11, 12, 13. 13. dalībnieks ir Inese K. Inese K, kura ir sevi nosaukusi kā Inese kursiem. Inese arī klausās. Un tad skaitīsim no Ineses vēl uz leju. Mēs iesim 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ir Māra. Māra,
Ja? Tātad Guntis, Inese, K un Māra. Jūs esat tie cilvēki, kuri ir laimējuši Epale balviņu. Oksana, vai tu varētu vēlreiz parādīt? Es tā ceru, ka mums Oksana vēl ir palikusi. Es piefiksēšu, Oksana, tu te esi. Palikusi, Jā. man te ir sanācis lietāts. Šādu te laika staciju mēs uzdāvināsim katram uzvarētājam. Jā. Tāpēc šī laika stacija jums stāvēs uz galdiņa un būs ļoti skaisti pieejami, ja? Jā, mums, Oksana, nedaudz varbūt zūd interneta savienojums, bet tas, ko mēs darba vajadzībām vai arī kaut kāds teica uzvarētājs. Paldies, sirsnīgs paldies. Mums nedaudz ir, man šķiet, Oksana, kaut kur mums ir interneta sakaru pārāvums, bet tas, ko mēs darīsim, mēs tad aicināsim šos 3 cilvēkus sazināties ar Oksanu. Oksana, varbūt tad vēlreiz ieraksti sarunu telpā, jeb čatā ieraksti savu e-pastu. Gunti, es jau zinu Gunti, jo viņš ir no Ķeipenes senioru skolas, jā, tātad Gunti, ar tevi viss ir droši, jā, kontakts ir jau mums ar Oksanu, un tad pārējie kolēģi, kuri bija šodien pievienojušies, Māra, un vēlreiz tātad Inese K, komatiņš kursiem, jā, tad lūdzu iet paskatieties, ja ielūkojieties sarunu telpā, Oksana ir ievietojusi arī savējo e-pastiņu, arī ir uzrakstījusi savējo pat telefonu, ja, tā kā, lai varētu sazināties. Mums ir palikušas pēdējās 10-15 minūtes, un mēs varam droši atvērt arī kādus jautājumus atbildes, ja tādi ir aktuāli mūsu prezentētājiem, jeb runātājiem šodien. Tātad var jautāt jautājumus Oksanai par Epeles lietām, man arī par Epali un par Erasmus Plus projektu rezultātiem un Agitai par šo te 3. paudzes universitāšu sadarbības tīkla izveidošanu Latvijā. Kā arī, protams, kolēģei Tatjanai Zamatavai, kura ir šī projekta vadošais eksperts, jautājums par senioru izglītību kopumā. Ja? Droši, varbūt ir kādi jautājumi, tad atceramies, mēs varam šoreiz vērt vaļā mikrofoniņu un pajautāt. Gunti, jā, lūdzu, es redzu, mikrofons ir atvērts. Es pieļauju, ka varbūt šeit būs kāds jautājums, lūdzu. Gunti, vai ir jautājums? Nē, nav laikam jautājumu, vienkārši ir ieslēgts mikrofons. Lūdzu. Arī man šķiet ir kāds interneta sakaru pārāvums, bet tas, ko mēs darīsim, es vēlreiz paskatīšos, Taņu, arī lūdzu uzmet aci. Man šķiet, ka neviens nav atvērs mikrofoniņu, jo mēs esam pulka 30 dalībnieki šodien. Paldies, sirsnīgs, ka pievienojāties arī. Un mēs pašlaik tad